Ilze pievienojas aktuālākajai. Labrīt. Labrīt. Jā, šobrīd vēl joprojām varam redzēt ekrānā, kur tad visvairāk arī zibeņo, bet šajā kartē redzam zibens izlādes pēdējos 6 stundu laikā. Izlāžu. Ja nemaldos, 60 000 zibens izlāžu, bet šis vēl nav viss. Šī rīta zona aizvirzīsies tālāk. Šobrīd spēkā gan ir dzeltenais un oranžais brīdinājums par negaisu, bet ļoti iespējams, ka dienas laikā, nevis ļoti iespējams, bet visticamāk, ka dienas laikā arī šie brīdinājumi tiks mainīti, kad šī pirmā zona būs aizvirzījusies. Un lūk, arī Eiropas vētru prognozēšanas centrs ir devis arī savu prognozi negaisiem, kuri gaidām šodienā Eiropā. Nu, varam redzēt, ka mūsu reģions arī ir iekrāsots, esam atzīmēta, valsts austrumu daļa ir atzīmēta arī ar šo te otro līmeni, un tas nozīmē, ka viņi prognozē, ka pie mums ir gaidāms gan ļoti spēcīgs vējš, tātad vētra, gan arī liela krusa un tāpat ļoti stipri nokrišņi, tā kā visticamāk, ka dienas laikā šīs te oranžais brīdinājums attieksies arī uz valsts austrumiem un iespējams, ka tas tiks paaugstināts arī līdz pat sarkanajam līmenim. Tā kā ļoti cītīgi sakojam šodien līdzi. Ja iespējams, tad tiešām paliekam mājās un lieki ārā nedodamies, jo nokrišņi var apludināt ielas, tāpat vējš lauzīs kokus un, protams, arī lielā krusa nesīs savu postu. Nu jā, šis tad ir šī brīža brīdinājums, bet dienas gaitā tad sakojam līdzi, ko Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs sagatavos. Par šī brīža situāciju, ja salīdzinām ar vakardienu, tad šis rīts ir krietni dinamiskāks un arī siltāks, daudz viet vēl aizvien zibeņo. Gaisa temperatūra šajā rītā Latvijā svārstās no +15 līdz +17 grādiem, debesis ir lielākoties mākoņainas un daudz viet arī ir novērojami nokrišņi. Dienas laikā arī veidosies jauni negaisa mākoņi. Lielākais un bīstamākais negaisa risks ir gaidāms Latvijas austrumos, kur šie laikapstākļi būs postošāki, un dienas gaitā noteikti sakojam līdz arī aktuālajiem brīdinājumiem. Tāpat šodien būs jūtama arī gan liela temperatūras kontrasti, jo Latvijas rietumos termometru stabiņš pakāpsies vien līdz +18, +22 grādu atzīmei, bet Latvijas austrumos Latgalē gaisa sakarsīs līdz pat 32 grādiem. Un tad, kad aizies šī pirmā negaisa mākoņu zona, debesis brīžiem arī skaidrosies, uzspīdēs saule, bet dienas otrajā pusē jau atkal laiks kļūs krietni dinamiskāks, bīstamāks un arī postošāks. Arī Rīgā šodien ir gaidāms pērkona negaisa, tāpat arī stipras lietusgāzes temperatūra galvaspilsētā šodien ap +27, 28 grādiem. Un prognozes liecina, ka arī turpmākajās dienās varam sagaidīt gan lietu, gan arī pērkona negaisu, tādēļ arī turpmākajās dienās mums ir jābūt modriem.